Reiklota. Ja bez pamatlīdzekļa kartiņas izveides sistēmā vēlies veidot arī ar tiem saistītos lietvedības dokumentus, tad no konkrēta pamatlīdzekļa, šajā gadījumā no datora zelta krāsā, mums ir iespēja izsaukt 3 punkta, veidot statusa izmaiņu ierakstu, ar kura palīdzību mēs tad varam attiecīgi arī šo pamatlīdzekli nodot eksploatācijā un sagatavot attiecīgu dokumentu. Tad atzīmējot bumbulīti nodošanu eksploatācijā, sistēma mums prasīs, vai mēs vēlamies uzstādīt šī konkrētā ieraksta datumu tādu pašu kā lietots no datumu no pamatlīdzekļa kartiņas. Tā kā mums pamatlīdzekļa kartiņā lietots no datums bija tukšs, es teikšu nē, un tā kā mēs pamatlīdzekli iegādājamies 21. septembrī, tad mēs viņu nodosim eksploatācijā 22. septembrī 23. gadā. Līdz ar to viņa lietots no datums, jeb nodošanas eksploatācijā datums arī būs 22. septembris. Paša status izmaiņu ieraksta datums varētu būt arī cits, bet tad svarīgi ir šis lietots no datums, kas pēc šī ieraksta apstiprināšanas un saglabāšanas ievietosies arī pamatlīdzekļa kartiņā. Kā redzi, ar šo ierakstu tika atnesta arī materiāli atbildīgā persona, kas attiecās uz visiem šiem pamatlīdzekļiem. Attiecīgi, ja status izmaiņu ierakstu veidotu vairākiem pamatlīdzekļiem manuālā veidā, tad materiāli atbildīgās personas varētu arī norādīt šeit rindās. Likaņa ķeksīti apstiprināts un attiecīgi šo status izmaiņu ierakstu saglabājam. Kā redzi, pēc ieraksta saglabāšanās pamatlīdzekļa piesaistņu lodziņā izveidojās iekšēja saite, kas attiecīgi ved uz šo pamatlīdzekļu statusa izmaiņu ierakstu. Šo statusa izmaiņu ierakstu ir iespējams arī paņemt uz priekšskatījumu un iegūt aktu par pamatlīdzekļu vai mazvērtīgu inventāra nodošanu eksploatācijā. Ja ar šādu te aktu tiek piešķirtas tiesības, jeb atbildīgā persona vai attiecīgi struktūra vienība, tad to norādi šeit pamatlīdzekļa statusa izmaiņu rindiņās. Visas šādas te pamatlīdzekļa statusa izmaiņas dzīvo modulī pamatlīdzekļi, statusa izmaiņas, no kurienes arī šos ierakstus var veidot manuālā veidā ar plusiņu, veidojot jaunu pamatlīdzekļa statusa izmaiņu ierakstu un to aizpildot manuāli. Šajā gadījumā, ja mēs gribētu nevis nodot pamatlīdzekli eksploatācijā vai vienkārši veidot kaut kādas statusa izmaiņas, tad attiecīgi izvēloties datumu, izvēloties pamatlīdzekli no saraksta, piemēram, mūsu statīvu ar kūkām, mēs varam pateikt, kad viņa jaunais materiāla atbildīgais ir Jānis, kur attiecīgi liekot ķeksīt apstiprināts un ierakstu saglabājot, mēs iegūsim no sistēmas jautājumu, ja pamatdarba kļūdas paziņojumu par to, ka pamatlīdzeklis nav nodots eksploatācijā. Tad visu pirms, lai pamatlīdzeklim varētu veidot kādas statusa izmaiņas, viņš ir jānodod eksploatācijā. Tad šajā gadījumā mēs statīvu kūkām neesam vēl nodevuši eksploatācijā. Mums ir zināms šis te fakts, kad zelta dators ir nodots eksploatācijā, tad attiecīgi mainīsim šī konkrētā pamatlīdzekļa materiāla atbildīgo personu uz Jāni. Ķeksis apstiprināts mums ir, spiežam saglabāt. Redzam, fonā mūsu pamatlīdzeklim jau ievietojās otrs statusa izmaiņu ieraksts, un tādējādi šis pamatlīdzeklis sev piesaistnēs krāja visas iekšējās saites uz dokumentiem, kur šis pamatlīdzeklis ir minēts. Tā kā šis ieraksts vairs nav nodošanas eksploatācijā, status izmaiņu ieraksts, bet tas ir vienkārši status izmaiņu dokuments, tad priekšskatījumu izsaucot no šāda ieraksta, mums būs cita veida dokumenta forma, un mēs iegūsim pamatlīdzekļu pieņemšanas nodošanas aktu.